Apnieks, par ko hip-hops ir pārvērties. Katrs mūdeks tagad var izcelties, jūs brīnaties, kāpēc gribu piesieties, jo netaisos no pašcieņas es atteikties. Par to jūs varat pateikties tiem visiem pekiem, kuri grib līdzināties Lil Venam un Drakeam. Tiem mūdekiem, kas saraksta dziesmas ar 3 vārdiem, un tad visiem šiem seklajiem prātiem ir acis uz skātiem, jo redz, viņiem ir ahujenais beats, un tādēļ tas ir Latvijas hit. De tādām lietām man tas sapis trīc. Es pat bieži nesaprotu, par ko viņi repo. Liekas, ka zem autotūna viņi klapo reāli saku, kas pie vēl. Ok, man ir humors melns, bet no šie vairs nav jok. Agrāk raps bija par to, kā tu vārdus loki un kā tos bīdi rindās, bet tagad dziesmas pirmās ar maksimums 5 atskaņām, it kā nākuši no saskaņas. Paskatos video klip un uzreiz izsmēj tāds tips, man vienkārši ņem un paliek slikt Latvijā. Daudzi ir par to nikni angliski, jūs sarakstat dziesmas, aizmirsāt valodu, nu veselās briesmas. Ceru, ka no dusmām jums acīs deg liesmas. Galvenais jums tikai slava un uzvedaties kā pasaulē snaba. Man priekš jums ir ideja laba. Visiem, kas ir spējīgi domāt, un visiem, kas ir šī jomā, ņem pilspaudu tu rokā, parādi, kā tu īsti rīms lok, ko tu vari hip-hopam no sevis dot. Un ja ne, tad tev būšu kā sots. Esmu tas, kurš bēr rīms, kā dievu zīmes, un man nav vajadzīga līme, lai liktu vārdus kopā, jo tāpat es zinu, ka man sanāk kopā. Ar mani ir kā bišu stropā dzēleni no visām pusēm, kad es atver muti pārējie klusē. Esmu tas, kurš tālāk tusē, kad visi guļ. Esmu tas, kurš dzer viskiju, nevis dvuļ. Tas, kurš pretiniekus pataisa par muļķi. Ar mani nevajag saķerties, jo tiešām māku atvērties. Iemāc pārējiem kā aizvērties, jo blatot nav māksla un patīk pazemot ākslas. Redz, kad es ringā nākšu, varēs stāties rindā, jo man pirmā rīme būs par tevi. Man besi visi reperi, kas ir ļevi, nolīdzinu viņus līdz ar zemi. Esmu kā Sonis, kā Lomis, kas izraisa sāpes, tā kā mukset apakaļ pie māc, pie vēlna, kur tev bija prāts. Tu maz zini, kāds ir mans stāsts, es tev būšu kā lās, kas izsūs tavu dzīvību un atņem tavu brīvību. Man liekas, tu jūti manu spītību, to uztver kā ticību. Redzi, tā ir cena, kas apisāt manu dzīvi, ne jau burtiski, bet rapa industriju. Morfei, kāpēc tā ir rīmes bērni? Nu, es tā reprezentēju uz sevi, repam dodu visu, ko sauc par atdevi. Šī rīma pārāk cieši uz visiem vērst, tieši jums virsū rieši, nerād man savu seju, jo iznīcinu tevi ar dzēju. Es rīmes leju kā ūdeni, un katru stulbeni, kas ar mani grib bīv, es laipni aizsinu uz šo cīņu, bet reitinies, ka man nepaliek žēl un būs daudz par vēl, tāpēc padomā, pirms saki, ko jāl, tagad par mani tu zini. Tad man tev jautājums, ko tu darīt gribi, jo redzi, es zinu, ko es gribu darīt. Latvijas hip-hop industriju pilnībā mainīt, visus tos plaģiātus malā svaidīt, jo man vienkārši ir apnicis gaidīt. Jūs viss vienkārši atmaskoši, pēc tam uz jūsu kapiem padējoši un tā par godu balīt uzrīkoši. Domā, tas ir izsmejoši? Jā, un izsmeļoši arī.